policijas partņoļi. Šī pulcēšanās tiek uzskatīta par nelikumīgu, nekavējoties izslēgt. Nepakļaušanās gadījumā jūs tiksiet saistīti likumā paredzētām atbildībām. Mēs esam vara! Mēs esam vara! Mēs esam vara! Mēs esam vara! Sanākuši, lai apvienot spēkus! Nekā tā pulcēšana! Mēs gāžam valdību! Jūs redzat, ka cīņa ar šo slimību ir daudz bīstamāka nekā pati slimība! Esam šodien sanākuši, lai paustu savu nesaskaņu ar masku režīmu, ar lietām, kuras notiek Covid aizsargā. Pret maskām, pret vakcināciju. Es esmu brīvs cilvēks, un arī brīvs nomirs. Cik ilgi mums vēl būs jānēsā maskas, kā suņiem uzpurns? Vai nebūs tā, ka līdz ar vakcīnu mums arī kā čipu iepotēs, un tad mūs varēs uzraudzīt? Lielāko daļu slimnīcas ir tukšas. Covid ir, protams, es to nenoliedzu, bet nedrīkst cilvēkiem liekt dzīvot. Ir jāiemācās tik galā ar slimībām, bet tas nav, šis nav īstais veids, kā tik galā, kas šobrīd notiek. Nu labi, cilvēki ir miruši. Varbūt kaut kādi 30, es īstu statistisku nezinu, bet vairāk pedofīli, deģenerāti stāv uz ielas, un neviens neko nedara. Ļoti daudz cilvēki ir nomiruši, bet tas viss ir uztaisīts, viss ir speciāli, tā ir viss globalizēta sistēma. Mūsu bērni būs izmēģinājumi žurkas, un mums nebūs tiesību nevienu iesūdzēt tiesā un nevienu vainot. Protams, vīrusi pastāv, ir daudz un dažādi vīrusi, un šis nav tas šausmīgākais vīrus. Priekš kam arī veselam cilvēkam vajag arī vakcinēties. Es uzskatu, ka tas ir visiem liekas, un tas viss ir izdomāts. Mēs esam iznākuši ārā, lai dabūtu ko? Mēs nevakcinēsimies! Dievs mums pasargās! Tāpēc, ka maskām nē, vienkārši nē! Šo nahuj! Tur nav ko teikt, visi dirsā! Дышать тяжелее стало? Силы все равно покидают. Силы все покидают. Оденем масочку тебе такую, да? Она поможет. Может, домой надо поехать? Домой? Да. Домой нельзя, милая. Мне хочется умирать. Что, милая? Мне хочется умирать. Не хочется умирать, да, милая. Кислородик тебе поможет, да? Дай Бог. Дай Бог. Pacienti aiziet ļoti smagi. Ja, kad stāvoklis kļūst kritisks un skābeklis iet jau pa visu maksimāli 100% skābeklis, respektīvi. Mēs ar gaisu elpojam 21%. Šie pacienti kritiskas stāvoklī elpo ar 100% skābekli. Un, vienalga viņi sūdzas par elpas trūkumu, ka viņam trūks skābekli, bet vairāk mēs iedot nevaram. Vairāk par 100% skābekli mums nav. Alo. Vakardien mēs saņēmām informāciju par to, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca uz laiku vairs nepieņēmis un neuzņems Covid pacientus. Tad atkal droši vien mēs paliekam, redzēsim, cik Rezekne vēl iztiks un pavilks, bet pagaidām droši vien mēs atkal paliekam vieni. Rīkārt, intensīvā terapija, infekcija, kā jums iet?
Labrīt, no rīta mums ir 5 pacienti, visi diezgan smagi stāvoklī. Šonakt pa nakti nomira pacients 64 gadu vecs. Labi, kolēģi, visiem paldies, ja nav nekāds sakāmā, ja jautājumu nav. Tad visiem paldies, veiksmīgu darba dienu un tad veiksmīgu brīvdienas. Visiem paldies! Visi ierobežojumi, ko mūsu valsts ievieš, mēģina ievest, mēs redzam, ka cilvēki negrib iedziļināties un darīt visu, ko viņam saka. Viņam vienalga ir savs viedoklis. Kas būs tālāk, ja tas jauns vīrusa paveids, ko atrada pirmo reizi Anglijā. Un izskatās, ka viņš ir tālāk arī mūsu valstī. Un jūs redzat, ka lielākie reģionālas slimnīcas jau nepieņem pacientus vietu trūkuma dēļ vai kāda cita apstākļa dēļ. Tas jau jautājums tīri tāds nebūtisks, ja? Bet vienalga nav resursu. Ja? Tas nozīmē, ka nav resursu vienalga kādu, vai tas personālu, vai aparatūras trūkums, ja? Da jebkāds. Kas notiks tad, kad, teiksim, arī mēs pateiksim, ka mēs nepieņemam pacientus. Un būs Riga pilna, un būs visas pārējās mazas slimnīcas pilnas. Ja? Tad kas būs tālāk? Температуры не было? Нет, так отрыжка идет. Отрыжка идет? Изжога? А? Нет, да? В туалет ходишь сам? Дойти уже не можешь, да? Давно не иду. Давно не ходишь уже? Ну, ясно. У тебя рентген уже очень хороший, да? Слышь меня, у тебя пневмонии уже нету. Да? Надо так что чуть поактивнее дышать. Хорошо? Больше на бочок ложись, на спину не закидывайся. Да. Да. Сейчас справлю. Хорошо. Cilvēki tomēr turpina nākt pie saviem vecākiem, vecvecākiem, atbraucot no Vācijas, Anglijas, Zviedrijas un tā tālāk. Pirmais, ko viņi dara, tad viņi brauc ciemos. Ar labu noskaņojumu, ka viss ir super fantastiski, bet tādi stāsti praktiski katra diena notiek. Ja? Mēs prasām pacientu, vai jūs zināt, kur jūs inficēties. Daži saka, ka nē, varbūt melo, varbūt tiešām nezinu, bet citi tāpat viņi saka, ka jā, atbrauca mans dēls, mans mazdēls, atbrauca mans ciemos, un pēc tam man saka celtas temperatūra, saka grūtāk elpot. Aizgāju pie ģimenes ārsta, nodeva testu, un tests bija pozitīvs. Да. Хорошо. Tā kā varam iet pie jauna pacienta. Mums būs tāda maska, jā? Viņa iedos nedaudz spiedienu un skābekli vairāk, jā? Viņa nav ļoti patīkama, bet, vajag ar viņu padzīvot, labi? Katrs var būt šeit. Katrs var saslimst un saslimst ar smagu formu un atbraukt uz slimnīcu. Jūs negribat šeit atbraukt. Labāk ir mājās ar saviem radiniekiem un būt veselim. Mīļie Latvijas iedzīvotāji, kopš pagājušā marta mēs ilgstoši cīnāmies ar pilnīgi neredzamu pretinieku – Covid-19 vīrusu.
Tad atcerieties, šīs nakts uzdevums ir palīdzēt valsts policijai un darīt visu, lai kas tur arī notiktos, lai mēs situāciju deeskalētu. Es atbalstu premjerministra Kariņa priekšlikumus par to, ka ir nepieciešami stingrāki pasākumi. Nav medicīnā tik efektīvu medikamentu. Nav nekas tāds bijis cilvēks vēsturē kā vakcīnas. Vienkārši paies laiks un šis skepsis pazudīs. Šobrīd norit ministru kabineta sēde, kurā tiek tieši runāts par ierobežojumu raksturu un to maiņu. Mēs esam šobrīd pieteikušies uz vakcīnu apjomu, kas ir ar krietnu rezervi. Izdošanās gadījumās vēl iespējams varētu uzdāvināt vai ziedot kādām no valstīm, kuras pašas nevar tās vakcīnas atļauties. Draugi, nav labi. Tikmēr valdība jau ir pasludinājusi, ka mēs sastapsimies ar komandantu stundu. Bet Latvijā komandantu stundas apstākļos 2021. gada sagaidīšana iespējams bija visklusākā mūsdienu Latvijas vēsturē. Latvijai pirmajā piegājienā piedāvāja vairāk nekā 800,000 Pfizer vakcīnas, no kurām kāds vai kādi mūsu sistēmā pieņem lēmumu pieņem tikai 97,500. Tātad atteikties no gandrīz 800,000 vakcīnām. Laimīgi jau nogadīt. Es esmu izteicis neusticību veselības ministrei Ilzei Beņķelei. Tie ir meli klaji, belti, tik balti kā Kariņa kunga sirmī mati meli. Kariņa kungs, jūs valdība piedzīvo uzticēšanās krīzes, tā varētu spriest pēc SKDS aptaujas datiem. Labdien! Mēs atrodamies uz Latvijas Nacionālā teātra lielās skatuves. Un pēdējo reizi teātra klātienē mēs spēlējām 2020. gada 8. novembrī. Esmu saņēmis virsleitnanta pakāpi. Man šķiet, ka tu neapstāsies pusceļam. Protams, ka nē. Protams, ka nē. Starp citu, lai kļūtu par pulku komandieri 30 gadu vecumā, kā visi mēlē ģenerāli, būtu nepieciešams pēc iespējas straujāk kāpt pa karjeras kalniem. Teātris atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Mēs neesam padevušies, mēs cīnamies paši ar sevi un ar apstākļiem. Mēs nedrīkstam rādīt savus izrādes skatītājiem, bet mēs drīkstam tās ražot, ja veidot izrādes. To mēs arī darām. Un tas ir drusku dot to tiltu uz to, ka pēc tam mēs esam jau sveši. Jā, tas ir kaut kas tāds. Nē, to mēģināt. Te pauzi jau. Kā? Nav beidzēt? Plačitākai, un tad nākamā. Labi. Šķiet, ka šī sezona mums ir beigusies. Pateikt to mēs nevaram. Tāpatās, kā mēs nedrīkstam nestrādāt. Mums ir dotācija valsts, un mēs par to esam apsolījuši kaut ko darīt. Mēs arī darām. Mums ir notikušas divas, ja tā var teikt, sausās pirmizrādes. Tās pirmizrādes, kuras nav redzējuši skatītāji. Mēs radījām veselu virkni lietu, ko mēs pirms tam nedarījām. Mēs attīstījām podkastus, mēs ierakstījām audiogrāmatas, mēs radījām e-teātri, izstrādājām pašu savu platformu, kurā var šo te parādīt, šo materiālu. Radījām 5, ja tā var teikt, eksperimentālas Baltā kuba sērijas, un 6. jau bija pilnmetrāža šeit izrāde.
Un šobrīd mēs strādājam pie ierakstiem, kas ir jau esošo izrāžu, bet cita veida kadra filozofijas izrādes. Tātad, jā, pastāv bažas, ka skatītājs būs atradis, jeb ieminis citas taciņas, kā sevi izklaidēt, izglītot, gūt kultūras baudījumu. Un bija indikācijas, kas parādīja, ka arī tajā pirmajā reizē, kad mūs palaida vaļā pēc pirmā viļņa, ka tomēr tā apmeklētība uzreiz nebija tāda, ka visi skrien, viss biļets pārdots, visi ir tā noilgojušies, ka nevar iztikt bez teātra. Jā, pastāv bažas, ka skatītāji viena daļa būs atradusi kaut ko citu, pieradusi, atradusi ērtāku, lētāku, iespējams. Visiem pilnīgi tajā darbiniekiem ir samazināts slodzes. Līdz ar to arī atalgojums, ieskaitot mani. Tāda ir realitāte. Bet, kā zinat, ziemā rēķini mazāk nepaliek. Manuprāt, ierobežojumi ir likums, un likums ir jāievēro. Jautājums, vai varēja savādāk? Droši vien vienmēr var savādāk. Droši vien ir iespējams izdomāt arī kaut ko citu. Kāpēc es to saku? Blakus mūsu kaimiņzemē, Igaunijā, teātri pat dažos, es pat nezinu, apriņķos, jeb kā to nosaukt Igaunijā, nav bijuši slēgti vispār. Žēl par katru cilvēku, kurš šobrīd masveitā pameta kultūru. Nu, nākat iekšā. Nu jā, tagad esam restorānā 3. Pēdējā porcija tika uztaisīta novembra sākumā. Te ir daudz mantas restorāna telpā stāv, jo mums restorānā bija 2 stāvi, kurā mēs saimniekojām, un mēs no otrā stāva esam atteikušies, lai apsaimniekošanas izmaksas būtu mazākas, jo tie ir lieki 100 kvadrātmetru, un tur bija paredzēts, ka vairāk nāk, teiksim, grupas banketēs, kas tuvākā laikā visdrīzāk arī nebūs, jā. Šie visi plaukti pilni. Te bija vīna leduskapi, te bija vīni, dzērieni, viss notikās, kafijas automāts vēl viens. Virtuvē palikusi tukša vieta, kur bija plīts, kur leduskapi un viss pārējais. Šeit, bārs, kas vienmēr pilns ar pudelēm, ar visiem dzērieniem, kafijas automāti, viss ir izvākts. Mēs esam viņus izņēmuši laukā, salikuši tumšās kastēs, kaut kur leduskapjos. Nu jā, lai viņas te, jo nezinu, cik ilgi mēs nevarēsim strādāt. Mēs esam Līgatnē pavāru mājā. Pa šeit nāk parasti viesi, kurus mēs sagaidām ar garšīgiem ēdieniem, dzērieniem, bet dotajā mirklī, kā var redzēt, mums te viss ir aizkrāmēts ar kastēm. Šeit mēs esam mūsu skaistajā ēdamzālē, kas patreiz arī ir tādā diezgan lielā gaidīšanas režīmā. Jau no novembra sākumā te ir cieta, var redzēt, jau ar galda ar putekļiem apklājušies. Kamēr šeit nekas nenotiek, tomēr tiek kurināts, tiek saglabāti tie apmēram 15 grādi. Kāds 2 reizes nedēļā es esmu, atbraucu, pieberu pilnu bunkuru ar granulām, un tad māja dzīvo savu dzīvi silto.
Šitos galdus mēs pasūtījām pavasarī. Viņus izgatavoja kā reiz novembrā sākumā, un tā vēl pie šiem galdiem neviens viesis nav vēl sēdējis. Tā kā tad, kad mums iedos zaļo, tad būs iesvētīšana galdiem. Levits un Kariņš nāk klajā ar paziņojumu par Covid-19 aktualitātēm. Interesanti, kas tur būs. Parasti par to paziņo piekdienās, šodien trešdien. Mēs Covidu jau sajūtām ne tikai pagājušajā gada martā, jau apmēram kādu 1,5–2 mēnešus ātrāk, kad jau tas Covid plosījās pa Eiropu, pa Itāliju, Spāniju. Mums jau bija diezgan daudz rezervācijas uz tekošo gadu, uz 2020. gadu. Un, lai viņus apstiprinātu, mēs parasti paņemam drošības naudu. Un tad, kad saprata, ka Covids un nekāds turisms nebūs, tad mums sāka nākt viens pēc otru pieprasījums, lai mēs atgriežam avansu. Martā, kad iestājas ārkārtas stāvoklis, tad Rēžs par radio paziņoja, lai uzņēmēji un darbinieki neuztraucās. Mēs palīdzēsim, bet no tajiem solījumiem čiks vien sanāca, jo tika labi iedot Dīkstavas pabalsti, bet arī tur tādi diskutabli darbiniekiem, valdes locekļiem, pateica, ka nepienākās Dīkstavas pabalsts, kaut kā mēs strādājām un arī esam nodokļus visus maksājuši. Un pašās beigās kaut kad jau pavasara pusē kaut kādu vienu pārskaitījumu iedevu, bet tad gribējās nospļauties un aizskaitīt atpakaļ to naudu. Varbūt tās valdībai jābūt vīrišķīgākai un jāpasaka, visi restorāni jūs vairs neesat vajadzīgi un tur nezinu. Un tad man arī būtu skaidrs, tad es atsakos no telpām, eju uz maksāt nespēju, kārtoju un domāju citu biznesa veidu vai kaut ko. Man nav saprotams ar visiem Reira izteicieniem visā šī gada laikā un darbībām, kā viņš vēl joprojām ir ministrs. Ja man tāds darbinieks būtu, kas visu laiku taisa sūdz, es viņu ieliku trauku mazgātuvā, vai mazgāt trauks, vai vismaz ne pie cilvēkiem nerunā muļķības, ja netari muļķības un tā. Redz, kur darbinieki pēdējā darba dienā uzrakstīja, kad pateicām viņiem viss, mazgājam katlus laukā, darbs tiek apstādināts, tad viņi šādi izpauda savu radošumu. Sveiki, es esmu zem tilta. Tas nav tilts, visticamāk, tu jauc viaduktu ar tiltu. Tilts ir tas, kas iet pāri upei, un viadukts tas, kas iet pāri sauszemei. Tev jānāk ir tur, kur ir upe. Un tad tu visu atradīsi, jo nevar paiet garām. Te ir Daugava, mazā Daugava, un pēc tam būs lielā. Es tā kā jau tos būrīšus pagājuši pirmdien liku. Kāpi augšā, vienu būru nostiprinu, otro kāpi. Ņemšu ārā āmuri, tāds sākšu, un viss tās slīd uz leju, treps pārlūz uz pusē. Tu vari iedomāties, un norāva lejā no 5 metru uz muguras, putni gar acīm. Kāja bišķiņ samocīja, tāpēc tāds pusklips es tagad. Pirmo reizi, kad karināju šitos draņķus, tā rokas bija pārsalušas. Tagad jau ir patīkami. Tagad jau viss notiek. Pirmā reize bija 10. februāris, kad es šos maisiņus ieviesu. Tas bija 10. februāris. Pirms tam jau, protams, mēs visu ziemu jau trenējamies, bet ar puišiem. Bet meiteņu grupa sākās no 10. februāra. Un rītā mums jau mēnesis riņķī jau kaut kas mēs darbā. Baigi mečukiem iepatikās visi. Tagad Rīgā runā tikai par 2 lietām, par šitiem te
boksmaisiņiem un pa muciņu. Visiem gribās muciņu un boksmaisiņu. Hei. Tad, kad ir ārā vēss un tev jāvada ir 5-6 treniņi pēc kārtas, tad, lai tev ir kur paskatīties, pasildīties, lai ir omulīgi, tā 20 minūtēs krūze karstās tējas, šitais, un tā viņš te ziemi novēl, kā saka, nodzīvot. Viss ir izdevies. Šodien mums pirmais treniņš ir čaiņiku grupā, iesācēja grupiņa. Stājamies aplī. Tā, rokas augšā un aiziet 2 minūtes, pamat kustība. Izelpā. Kreisais, labais. Kreisais, labais. 7 sekundes, neviens neteica apstāties. Pirmais aizrādījums. Pēc 4. aizrādījuma mācīsimies peldēt. Laiks, atpūšamies. Jau top vizualizācijas, tad par šeit te būtu tā kā tajā zem apakšā patiltē tās piekaras sistēmas un arī, kur piekarināt maisus. Tādus uz to dienu, uz to treniņu laiku. Lejā stāvēt šeit mums tāds jau ieplānots tā kā neliels konteiners, kur novietot visu ekipējumu. Un šeit lejā tā kā redzētu, ka būtu forši, ja būtu bokserings. Vēdera vidusdaļa, ķermeņa vidusdaļa. Tātad zem sevis, vienā kājā, otrā kājā pa vidu. Pa vidu. Tad te būtu tāda feina vieta. Smuks meitenes sauļojās, puiši boksējās, meitenes boksējās. Var kāds mačs uztaisīt tagad vasarā, ka būs bišķi mierīgāks ar slimošanām. Un es domāju, ka tu kaut kādu uzreiz pievienotā vērtība tai vietai, ka tu te darbojies, tu kaut ko aiz sevis atstāji, un tas ir forši. Pacēlāt, 1, 2 lejā, 1, 2 lejā. Yes! Bija forši skatīties, kā no rītiem, cikos izslēdz gaismas un cikos vakarā ieslēdz. Un tad pa 2 minūtēm pēc tā saulēkt un saulriet. Katru reizi kā ieslēdz, piefiksēja. Un tā pa 2 minūtēm tad bija forši vērot, kā diena paliek garāk. Vaiga labā sajūta. Tagad jau vispār tuvojas pavasars, vasara, rudens, vispār neredz problēmas. To darīt ārā. Īpaši, ja ir jau tam iepriekš jau ir spēts sagatavoties, ir vide, kurā to darīt, vispār neredz problēmu. Un šitā, rīt no rīta cornflakes, nē, boksiņš. Otrādi, nevis vaļā galā, bet ciet. Ciet, tieši tā. Tā, kad tu iekāp mašīnā, tu taču taisi durvis pēc tam ciet. Paldies Covidam, jā, paldies Covidam. Tikai vienīgi paldies. Es pēdējā laikā esmu pusgadu spēlējis ir litrbols, tā kā. Vecīt, es arī. Ar kauliņiem. Jāni, nelaid rokas lejā, nelaid lejā. Un labs drīpels uz kājām, ļoti labs drīpels. Drīpels. Es jūtu, ka ir jauns izaicinājums, un ja ir jauns izaicinājums, tad tas ir priekš mans. Tā kā es kaut kā jūtos kā zivs ūdenī, tā kā visi pārējie sēž mājās pie televizora un bēdājās. Man kaut kā tā. Nu, tā kā čīksta jāieļo durvis ir, ka nav ko čīkstēt. Nu, ko tur čīkstēt, ja? Čīkstētā jau vienmēr būs. Arī šeit viņi ir tādi, kas ir cilvēki, kas brauc garām, rāda pirkstiem veču, cepur nost, malači, ka jūs te darbojaties. Citi pabrauc garām, nostājās, uzvana policijai un izsauc policiju, jo viņiem traucē šo mazo gabaliņu pabraukt ātrāk. Tā kā arī ir tādi cilvēki. Ko tu izdarīsi? Jādzīvo ar visiem ir. Tāpēc es kaut kā nē. Ko es tur čīkstēšu? Tur arī var aiziet pie ministra kabineta. Ministra kabinetam neesot nemaz mājās. Aiziet tur kaut kāds cirks, treniņus ārā pataisīt. Var jau to darīt. Kāds rezultāts? Kad Latvijā kāds kaut ko ir sasniedzis ar kaut kādu šādu te piketu ar to ākstīšanos? Tās parasti ir kaut kādas politiskas grupu organizētas muļķības, kuras man īsti neinteresē. Es labāk pieturos pie tā, ka daru savu lietiņu un redzi, cilvēkiem kaut kā tas aizrauja. Un elkonīšu uz iekšu. Un izelpa. 2 minūtes jums ir viela pārdomām, atpūšamies, ja? Man prieks, ka cilvēki pavelkās, un tas man baigi svarīgi. Nav, Covids nav, tā ir, politiska huņa. Tas ir fakes. Covid vīrus ir tāds tā parasti gripa, laikam tāds eksperiments, kur uz Latvijas publikas taisa kaut kādas pārbaudījumus. Sanākam! Piemnieki, tuvāk, cilvēki. Un mums ir jāatgūst savu tautas svara. Pacliet rokas lūdzu augšā.
Prestitūts. Jūs esat zemāki par sūdu draudzību. Un lielākai daļai šeit cilvēki jau uzprasīt. 7 no 10 jums vairāk netic jums pidariet. Mans viedoklis tās, ka mēs neesam suņi, lai nesētu maskas. Tieši tā, ne tauta. Sāceļamies. Un stulbākais nāks protestu ar masku uz sejas. Nākam bez maskām. Tas ir viss liekas pasākums. Tā ir politika, bizness. Kā bizness? Kā bizness? Jā. Deputātu bizness. Tu par šito, ko tu nesam masku, tu būvēji kādam saurupmāju, Baltazarā, Mārupē. Prestitūts. Gribu svaigu gaisu, lai bērni svaigu gaisu elpo. Ar Covid-19 saistītā dezinformācija pēdējā gada laikā ir bijusi ļoti bagātīga, daudzšķaitņaina, globāla un, teiksim tā, visaptveroša. Draugs nomira no autoavārijas. Viņš autoavārijā iekļuva un nomira. Viņam piedāvāja Eiropas Savienība. Mūsu latviešu politiķi to paši ir teikuši, ka, ja tu nomirsti, viņi piedāvā 500 eiro drošības naudu par to, ka tu, lai miršanas datubāzē ierakstītu, ka tu esi miris no Covida. Kur ir taisnība šitajā visā? Cilvēks uztraucās pie maskas, kā tev nepalīdzies. Mēs esam redzējuši arī, ka šīs dezinformācijas laika gaitā mainās mutē no tā, ka sākumā cilvēki vienkārši neticēja, ka vispār vīruss ir, līdz tam, ka tagad ļoti niansēti, kam tic, kam netic. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Šīs sazvērestības teorijas izcelsmes avoti ir dažādi. It īpaši pašā pandēmijas sākumā 2 valstis bija ārkārtīgi aktīvas sazvērestību teorijas izplatītājas, un tā bija Ķīna un Krievija. Pamatā 2 virzienos. Pirmkārt, kas ir izcelsmes vieta, un no kurienes patiesībā nāca šis vīrus, un Ķīnas interesi pamatā bija notušēt savu sākotnējo lomu un noslēpt maksimāli un šeit šaubas. Un Krievijas interese bija, parādīt, cik vāji ir rietumi tikt, tiekot galā ar šo, un viņi bija viena no tiem, kas izplatīja, ka tas jau tik tāda gripa. Sūdīgie žurnālisti! Zemāki par sūdu draudzību. Šobrīd pēdējā brīdī mēs redzam, it īpaši pie sazvērestības teorijām, jau pilnīgi citā formātā nekā pirms gada, jo tās teorijas ir evolucionējušas. Piedalās visvairāk tie cilvēki, kuriem iet visgrūtāk ar ierobežojumiem. Tātad, man liekas, ir diezgan skaidra korelācija starp tiem, kas cieš ļoti daudz no šiem ierobežojumiem, un, tā teikt, ikdienā nav cilvēki, kas pieraduši kritiski izvērtēt informācijas saturu, viņi vistipiskāk ir tie, kas uzķerš šīm sazvērestības teorijām. Kur tev ir iegrozījis tavā galvā viss, ka tu nesējot masku, ka tu vari nomirt no Covida. Un paņems tos, biznesmeņus lielos, kas sēž, resnē, cūku ģīņu, sēž pie silas un barojās kā cūkas. Pirmais un, manuprāt, lielākais ir, ka tā informatīvā telpa, kurā mēs dzīvojam, kardināli mainās. Kaut kāda, tā kopīgā telpa, kur mēs smeļamies informāciju par to, kas notiek pasaulē, Latvijā, Rīgā vai savā novadā, vairs nepastāv. Arvien vairāk cilvēki pamatā informāciju iegūst internetā, sociālos mēdījos, un sakot, ka es esmu Facebookā un jūs esat Facebookā, nenozīmē, ka mēs redzam to pašu informāciju. Šie te algoritmi mums pasniedz ļoti individualizētu informāciju, un līdz ar to, nokļūšana tādā burbulī ir ļoti izteikta. Un līdz ar to var sastapt grupas, kur realitāte, kādu viņi redz vai iedomājās esam, ir pilnībā atšķirīga no tā, ko redzam mēs. Un arī mēs varam redzēt kaut kādā izkropļotā veidā. Tas arī mums katram jāapzinās. Tas tāds higienas jautājums.
Un šajā vidē, protams, ir dažādi spēlētāji, kas to izmanto savā labā. Pasaules likums saka, ka vienkārši tas ir fakes. Un zini, kas ir tas pirmais? Kā jūs varētu uzlabot savus skatījumus, ja jūs runātu taisnību? Tas fake news! Fake news! Fake news! Fake news! Tas ir tas, ko jūs par draugu domā. Jā, jūs novelkat maskas, izslēdzat kameras, nāk pie mums. Mēs jums paņemsim pat kafiju jums nopirkt. Ja jums nekā varbūt pa savām algām nesanāk. TV-nets, jā? Pilnīgi dirstā. Ej mums krasno. Paldies, ka ļāvāt par jums pasmieties. Un, protams, reizēm šī ticība kaut kādām tādām teorijām, ir īpaši ekstrēmām, bieži vien noved pie tā, ka cilvēki paši sev apdraud. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko tas apdraud, tas ir sabiedrības spēja būt kaut cik vienotiem. Mums Latvijā parasti ir tā šķirkne, tur, teiksim, tie, kas tic demokrātiskām vērtībām un Eiropai, un tie, kas vairāk tic autoritārām vērtībām un Putinam. Ja? Bet šobrīd jau mēs redzam, ka tās sabiedrības, un tas nav tikai Latvijā, balstoties uz šīm lietām, bet arī citām, safragmentējās daudz mazākos ticību klubiņos. Un tā problēma, ka šie klubiņi nevar sarunāties savā starpā, un līdz ar to tā spēja par kaut ko vienoties, kas jebkurā demokrātiskā valstī ir ārkārtīgi būtiski, sāk pazust. Un to mēs redzam kā to jauno fenomenu, un tas gan ir ļoti bīstami. Tas ir ļoti bīstami, un to mēs redzam visos politikas procesos, gan šeit, gan pasaulē. Un pats smieklīgākais ir, ka kāds, tā skaitā pamatā lielās tehnoloģiju kompānijas, no tā gūst peļņu, vienlaicīgi graujot gan mūsu, gan savu pašu demokrātiju. Labdien, es esmu Lienīte Ožāne, un esmu viena no tām, kas bija stingrākā Covida noliedzēja un neticēja Covidam. Es nezinu, tiešām jums nevarēja kādam. Likās, ka tā nav slimība, ka tā ir parasta gripa. Es neizsargājos. Es nebiju tā, kas tur nenormāli dezinficē rokas, kas ļoti skatās aiz sevis, kā tik nesaslimt. Es dzīvoju brīvi. Un tā diena pienāca, kad es viņu noķēru. Tā diezgan smagi. Un tad sākās tāds smags solis diezgan. Elpas trūka, galva sāp, spēka nav, bet tad, kad spiediens nokrita jau 80 saturācija plaušās un pulss jau 38, un tad es sapratu, ka ir ziepes lielas. Tāda sajūta, ka tu pilnīgi citā dimensijā dzīvo. Tu atver logu un tu saproti, tas ir vienīgais tavs glābiņš, kas tajā brīdī tev dot kaut ko, ka tu vari elpot. Bet tad, kad tu saproti, ka tu gribi elpot un tu gribi dzīvot, tu to redzi pavisam citās krāsās. Un tad es dabūju skābekļa aparātu, kas man bija glābiņš. Slimības gaita ir ļoti nopietna. Es uzskatu, ka mēs paši, arī es kā noliedzēja, biju pati vainīga pie tā. Ir jāpiespiež sev iet, kad vajag, ir nav spēka, bet ir jāiet. Ejam. Grūti jau to teikt, tā ir tagad, bet arī es biju manā draugu lokā, draugi bija, kad tuvāko loku, tuvākie mēs savācāmies tāpat klusiņā, mēs bieziem aizkariem, nosvinējām jauna gada ballīti un visi iesmējām, ka mūs jau Covids neskar, ka dzīve turpinās un netikām pieķerti. Es uzskatu, ka tas bija pārdrošs solis. Skaidrs gan jau, ka mazā miestā visi zina, ka tu esi ar Covid un ātrā palīdzība regulāri brauc tērpos, kad ir slims kāds. Bet tā ir dzīve. Man taču nav liekts tālāk dzīvot. Protams, ir māsas un ir daudz negrib ar mani kontaktēties tagad. Jo liekas, ka es pa telefonu viņus aplipināšu. Kāds Covids? Ir taču skaists laiks. Viss notiek, muļķības. Visi gājām, mēs uz priekšu skrējām, mēs neko neredzējām. Jā, bija viens brīdis, varbūt, kas aizdomājas, ir forši, ka ir Covids.
Es redzu draugus biežāk. Biežāk es satiku, kad sākās Covid. Pirmajā reizē mums bija kaimiņi izsaukuši, mums bija atbraukusi draugu ģimene. Vasara, pavasaris mēs sēdējām uz terases, pat policija bija izsaukuši, kad ir atbraukuši draugi. Un es te policijas saku, mēs taču ārā sēžam svaigā gaisā. Kāds Covid? Nu, tad es iesmēju par to. Pat mani tas neapstādināja, ka man vienreiz jau izsauca policiju. Bet tā es dzīvoju vēl joprojām ar 44 pulsu, 42, 44. Jā, 15. diena. Čau! Līga! Filmējam! Es saprotu, ka tevi filmē. Es kā pārslimojusi Covidu. Tu kā pārslimojusi Covidu. Tagad filma būs, te redzi. Jā, bet es lieku šito priekšā, tāpēc, ka man zogi sāp. Ja mēs runājam par ārstiem un mediķiem kā tādiem, kādi 4 mums ir bijuši aprūpē tādi, kas ir 4, ne, vairāk melojam. Māsīņas jau viss pieskaitīs, kas vieglās bija nodaļā. Kādas 6 uzreiz, es varu pateikt. Bet viens kolēģis, kas īsti nebija tā kā mūsu stacionārā mediķis, tur bija ļoti, ļoti bēdīgs stāsts, un viņš, diemžēl, vairs nav šajā saulē. Viņš patiesībā nokļuva uzreiz intensīvās terapijas nodaļā, un, diemžēl, viņu neizdevās glābt. No pacienta puses skatoties, cik pacientam ir grūti, viņš no tā cilvēka redz tikai kaut kādas pusaizvīdušas acis. Ja parasti pacients redz ārsta mīmiku, sejas izteiksmu spēju novērtēt kaut ko. Ļoti daudz pacientu arī saka, jūs nākat iekšā, mēs jūs nepazīstam, mēs nezinām, kas jūs esat, vai jūs esat māsiņa vai sanitārs, vai jūs esat ārsts. Tā, labrīt, labrīt, labrīt. Kā jūs tagad jūtaties? Labi? Temperatūras vairs nav, klapi vairs nav, nekas vairs nav. Paldies Dievam. Pie krāpām bija asins. Jūs doktorim teicāt šorīt? Jā, bet doktoris jums nav liek kalpot skābeklīt? Jā, bet tad uzliksim varbūt tās. Tā, tur viss ir kārtībā, te nekur nav vaļā, tur ir labi, jā? 98. Kā klājās? Paldies. Bet guļam, nevajag celties obligāti. Fizioterapeits teica, ka šodien tāda možāka bičiņa. Ko? Jā, esmu nundra. Aha, tas ir vieglāk ir elpot, klepus mazāks? Ļoti maz. Ļoti maz. Jā. Kustēties, es kustēties. Vakar klapoja, dikti. Un uz tolētu seju. Aha. Tad jau gribēs tikt uz mājām, ko? Jau. Ir tāda doma. Varētu jau tā būt. Šonedēļ laikam nesanāks, bet jaunedēļ varēsim skatīties, ja? Prieks dzirdēt. Tiešām patīk labāk. Var parunāt, viss kaut kā. Redz, bet tā, kad drusku runā, tad tomēr ir tā, ka gribās uzklepot, ko. Что с вами? Плохо? Viņai ir kaut kāds, jā, viņa visu laiku aid. Ложитесь сюда, да? Так, медленно. Так, немного. Сначала давайте встаем. Так, немножко сюда. Сюда ко мне. Ну, садись. Ну, садись. Nu, nошки теперь сможешь, ne, man vajag palīdzību, meitenes, es viņš pasaukt. Roku viņu izkustinājusi. Tad vajadzēs apsiet. Vai, еще выше, поднимаемся выше. Ива, ты не позвонишь доктору, нет? Ну, теперь немножко легче стало, когда подышать можно
Теперь легко? Легко, да. Ну, постоянно дышу вот это. Постоянно не дышим, это же я вижу. Es saprotu, ka tur notiek atvesaļošanās. Vismaz pagaidām viņš ir stabils un tā kā drusku labāk salīdzinot ar to, kā viņš iestājās. Nu, pārējo jau laiks rādījis. Lūdzu. Mums šobrīd ir 4 Covid vīrusu infekcijas pacienti. Viens ir vismagākajā stāvoklī, viņš ir ar mākslīgo plaušu ventilāciju. Un tad tas labākais mums ir iet ar parasto sejas masku. Un mēs šodien ņēmām, skatīsimies CT vērtību, vai viņš ir infekcijos. Bet es domāju, ka viņi varētu pārņemt uz mūsu nodaļu atpakaļ? Jā. Jūs varat pastīties vēsturē? Jā. Šodien mums ir 24 dienas daudz, jā, bet viņš jau ir diezgan smags. Mēs ar doktoru Kulu sazinājāmies, viņa teica, lai paņem un paskatās arī to CT vērtību, jo viņš tiešām ir salīdzinoši daudz labāks, kā ir bijis. Uz doto brīdi šī man mīļākā palāta. Un šie cilvēki atgriežas mājās normālā dzīvē. Tāda lēnām ceļamies kājās. Ui, Reips galva vairāk? Reiz? Drusku pie maniem? Pastaigāt kādu soli. Nav nekāda. Tikai negriežaties labi. Tā, doktori Bērziņ jums šorīt visu izstāstīja. Sēžamies. Un ko jūs vienojāties par tām mājās braukšanas lietām, tad jūs transportu vai mēs gādā? Brālis būs pakaļ. Varētu teikt, ka labi. Tiksiet galā? Ir labs vairāk. Nav vienkārši bišķiņ tā skābekļa elpošana. Jā, viņš tur drusciņ uzskairīja tāds. Atties ap tālu, nekādas problēmas. Ja, teiksim, jūs jūtat, ka kaut kādā brīdī jums nav pietiekami labi, vai jums tā elpa tomēr tā kā neapmierina, tad sasaistieties ar savu ģimenes ārstu par taktiku, kā darīt tālāk, ja? Tik daudz ciešanas, tik daudz sāpes, tik daudz nāves nevajadzīgas, kuras varēja nebūt. Tā nekad nav bijis. Tas ir grūti, jā. Vai pie tā var pierast? Es teiktu, ka nē. Atgādināt, ka mūsu kopīgais pretinieks ir Covid-19 pandēmija. Mūsu tātad valstī joprojām ir 17 stacionāri, kur nodrošina Covid pacientiem tātad aprūpu un palīdzību. Pilnīga sabiedriskā transporta kustība apturēšana nav iespējama, jo tas praktiski paralizētu iedzīvotāju mobilitātes iespējas. Un kad mums tad nesanāk tieši tāpat kā ar skaistumu kopšanu, kad laikā, kad ir viss aizliegts, otrā lielākā inficēšanās ir tieši skaistumu kopšanas nozarē. Vakcinācija un vēlreiz vakcinācija. Tallinā pieauga zvanu izsaukumu skaits ar Covid saistītie, kas bija 1 ar 20 minūtēs. Zinātniskās padomes pārstāvi informēja Igaunijas valdību par to, ka viņu veselības aprūpes sistēma ir sasniegusi kritisko kapacitātes robežu Igaunijā, kas ir tiešām tsunami priekšā. Tagad vajadzētu arī sākt gatavoties plānam B, kad to pārņem armija. Ja bruņoto spēku cilvēki piedalās šādās vakcinācijas operācijās, arī viņiem ir jābūt saulaicīgi vakcinētiem. Es domāju, bruņotie spēki ir tieši trenēti liela mēroga loģistikas operācijā. 2. ceturksnī mēs kā valdība esam pasūtījuši gandrīz 2,4 miljonu devu. Bet tagad ar aprīli ienāks lielas devas. Mēs ceram, ka ienāks liels devas. Un tikko tās ir šeit, mūsu zemē, Latvijā, tad tās tūlīt ir jābūt šai infrastruktūrai gatavai. Ir, apņēmība ar aprīļa sākumu sākt masveida vakcināciju